Rīgas dārzeņu iedzīvotāju biedrība ir iecerējusi sava projekta ietvaros atjaunot Taisnās ielas ietvi. Tātad būs uzlikts smuks jauns segums, lai visi iedzīvotāji varētu droši pārvietoties. Gan mazie, gan lielie, gan seniori varēs braukt, iet tā, lai nenokristu, jo tagad bieži vien daudz izmanto braucamo daļu, lai tur varētu ārti braukt ar riteņiem un ratiņiem, lai izvairītos no traumām. Trotuāriem var kaklu nolaust. Kā arī projekta ietvaros uzliksim kādu no atpūtas soliņiem, sastādīsim apkārt košumu krūmus, lai pie mums ir skaisti. Projekta ietvaros esam iecerējuši arī atjaunot seno koku aleju. Ir nepieciešams piesaistīt arboristus, lai kokus savestu kārtībā. Un pats galvenais uzlikt skaistu lielu apkaimes zīmi ar nosaukumu Dārziņi galvenajā krustojumā, iebraucot no austrumu puses, lai visi redz, ka šeit sākās Rīga un ir pirmā Rīgas apkaime Dārziņa. Jā, viennozīmīgi gribētos sakopt šo infrastruktūru. Šis gājēju celiņš tomēr savieno galveno Maskavas ielu ar, kā mēs zinām, definē šo par Dārziņu centru. Un šeit ikdienā braucu garām patstāvīgi un redzu, ka katru dienu šeit māmiņas ar ratiem dodās, bērni mācās pirmās gaitas uz velo, uz mazajiem dipatiem, un šeit noteikti es redzu un es pat gribētu, lai šeit būtu sakopts, jo tomēr kustība notiek liela, Dārziņi arī ar katru dienu paliek lielāki, paplašinās un arī iedzīvotājs skaits kļūst aizvien lielāks. Un jā, par sakoptu vidi, par drošu vidi un par gājēju celiņu. Tas galvenais par drošību. Lielākie vēl varbūt iztūrē tās bedres un apbrauc, bet mazākie gan nevar iztūrēt un gan notiek krišanas un raudāšanas un tad iet lēnāk pastaigas arī. Man šī gājēja ietve galīgi neapmierina. Es šeit dzīvoju jau no 1986. gada, bet Dārziņos no pašiem sākumiem. Ietve ir traģiskā stāvoklī. Viņa ir būvēta pagājušā gadsimta 70. gados. Tagad viņa ir, es nezinu, Dārziņi atrodas tik skaistā vietā, bet šī gājēja celiņš, viņš bojā visu skatu. Tad brauc bērni, es braucu uz tirgu, piemēram, ar ratiņco. Man lūs ritenīšanos, es nevaru pabraukt. Es eju ar nūju, jo es nevaru garantēt, ka es neiekāpu kādā bedrē un nenokrītu. Grūti mums iet, grūti, kā jūs redzat, tehniku ir grūti izpildīt šeit. Jā, celis jau izbažģīts, ir jau aptīts, jo bedres no vienas vietas un kukuržņi kā bēdīgi. Jāsaka, ir viens, ka mēs nevaram izpildīt tehniku par šo trotoru, ja to varētu vairs nosaukt par trotoru, drīzāk par trotoru palieku, bet otrs ir tas, ka mums pat ir bailes nojot par šo trotoru, jo šeit viena nojkolēģe nokrita, un tas bija gaišā dienas laikā. Pēc smagā kritiena viņai bija 11 šuves. Un viņa vairs nenojo. Man ir jāatvainojas tiem šoferiem, ka mēs vienkārši nespējam nojot pa trotoru, pa mūsu vienīgo Dārziņu trotoru. Tā ir kā mūsu vizītkarte. Tie, kas iebrauc no Ikšķiles, no Salaspils, no Daugavpils, no Jēkabpils puses. Dārziņi ir pirmais, ko viņi redz. Sakārtojam mūsu vizītkarti. Lai viņa būtu skaistākā priekšpilsēta. Mēs gribam, lai šeit ir skaisti, forši un droši! Balso!